Pirms dienas vienā no personāla istabām mēs atradām vienu nogalinātu akli, un tas nozīmē tikai vienu, ka mums ir nodevējs. Tāpēc uzmanieties no visiem, kas izskatās aizdomīgi, jo viņš var būt tas, kas nodevē. Un daļa kvadrāti pārbaudīs visas personāla telpas, vai tur nav pierādījumu. Ja tu oficiāli skaties kamerām, ja redzi kaut ko aizdomīgu, uzreiz. Ko tas trīsstūris tur dara? Visi trīsstūri un kvadrāti ir uzsākti. Tā, ceru, neviena nav. Neviena izskatās nav. Kāpēc viņš tēmē ar pistoli koridorī? Un kas tā ir? Tagad mēģināšu dabūt kvadrātumā. Kas tas bija? Un kas stāvi? Ko te dari? Ko nedara tev? Novāc pusku nostī. Paga, vai tā jums trīsvariem nevajadzēja iet uz sanāksmi? Jūs te sauca galvenais uz sanāksmi. Ja te nē? Un tevi arī, man liekas, pasauca. Ko, bļaļ, kāda nahuj sanāksme? Mani nekur nesauca. Un kāpēc viņš saka, ka nav uznaicināts uz sanāksmi? Mani neko nesauca. Vispār, kur gāji? Kur gāji, vai tu damosi? Блин, вообще kaut dīvains tips. Uķelām nesaprotams, pilnīgi tips. Vajadzētu, domāju, par to teikt augstākajiem. Domāju, ka pateikšu to vadītājiem.
Ko tu gribi? Boss, ko mums darīt? Tā, nu pirmkārt te nepaniko. Bet otrkārt to nevar to tā. Boss nodevies samainīja masku uz kvadrātu. Tā 3 stūri, novērojot kvadrātus un arī savus. Tāpēc kvadrāti pārbaudīs visus personālas istabas, bet 3 stūri meklējiet no to nodevēju. Oficer, kura bija tā istaba? Tieši vat šitās te. Jā, tās ir šīs Labi, tuliņam pārbaudīsim visu. Atveru durvis. Es jūs lūdzu atvērt durvis. Atverat lūdzu durvis, vai es ieiešu pats. Labi. Atver durvis, es tev saku. Nu viss. Ar tādiem kā tu, man saruna ir īsa. Tā. Domā, kad istabā neviena nav. Un kad es aiziešu. Nē, ja tu esi šeit. Es pat nezinu, kā tu šeit tiki. Bet bez mūsu atļaujas tev no šejienes neaiziet. Tak zem galda. Neviena nav. Zem gultas tāpatām paskatīšos. Jo varbūt šeit. Tak. Opa. Še. Tā, kas mums te? Opa, nā, kas mums te ir? Wow. Aha.
Tātad pistole, no kura viņš tēmējās uz to apli. Un... Neredzu, kas tur ir. Vai... Tā, kā to dabūt, kas tur vēl ir? Vai... Tā, pistoli izņemsim. O, jomajo. Tā. Izvilku. Tā kā tur vēl kas ir. Tā. Pagaidiet. Pagaidiet sekundīti. Oficer, viņa istabā es atradu 3 stūra masku. Tas nozīmē, ka viņš ir samainījies. Tagad viņš var būt aplis vai kvadrāts. Tagad mēs kaut dabūjām vienu, ko zinām par viņu, bet arī viņš mūs nedaudz pagrūtināja. Tagad mums vajadzēs vērot visus. Bet zini ko, parasti kvadrātiem ir rācijas otrās. Arī man tagad ir otrā rācija. Tātad viņš, ja tas būs kvadrāts, meklējam tos, kuriem ir vienas rācijas tikai. Varbūt viņš nav viens arī, vai ne? Piekrīt man? Jā, es to pilnīgi piekrītu, ka viņš var būt neviens. Izmeklēsim sākumā apļus, pēc tam kvadrātus. Domā, kad no manīm paslēpsies. No manīm vēl neviens negāja prom. Ņem savu pistoli atpakaļ. Nē, pistoli labāk es sapratīšu. Aiznesīšu pistoli vadu. Tak. Aiznesīšu tevi vadītājam. Moš, ka viņš kaut ko sapratīs. Vai, tā viss. Drīz mēs par viņu uzzināsim visu. Un atradīsim, kur viņš ir. Labi, ok, dosimies. Ko tu gribi? Jā, es uzzināju, kurā viņš bija istabā un atradu svešo pistoli. Šī pistole ir Smith & Wesson M60. Šos ieročus izmanto policija. Ko šeit aizmirsa kops? Labi, sapratu jūs.
Tā, šī istaba ir tīra, no kuras tu izgāji. Viss ir labā stilā. Viss ir ļoti labā stilā. Šī istaba ir tīra. Neatradu nevienu. Neviena nebija. Tiešām neviena nebija. Nu labi, ticēšu tev. Blin, kaut kāds nesaprotams miglains tips vispār. O, Kvadrāt, kā iet meklēšana? Labdien! Jūs ko uz guļamistabām gājāt vai kas? Te jā, līdz guļamistabām. Atradi kaut ko dīvainu. Nē, bet zini ko? Es atradu svešo pistoli. Tas bija revolvers Smith & Wesson M60. A vēl? Zini ko? Kroči, tāda lieta notika. Kad es kroči gāju no mūsējās kontrolas telpas. Man uz ceļus atkās vispār kaut kāds nesaprotams miglains tips. It kā pirmo reizi te būtu. It kā reāli vispār neko nezinātu. Es aizmirsu, krači, par viņu pateikt mūsu vadošajam. Vari aiziet līdz vadošā pateikt viņam? Jā, davai, ej. Sākam darbu. Tikai mums vajag darīt visu ātri, jo mums parādījās nodevējs, kuru mēs meklējam. Tā, nu ko? Mums ir atkal darbs, veči. A kāpēc tieši man jāstrādā ir uz jums? Nu, jā.